viņiem vecāki tā kā būtu dzīvi, ja? Bet tā saikne ir zudusi, kuram vairāk, kuram mazāk. Un tomēr viņiem savā tanī dzīvē nav vairs tās vecās mammas, nav tās mammas un tā tālāk. Viņiem tad vajag tomēr atrast sevī to iespēju, kā izdzīvot. Ja tu mācies šūt vai mācies kaut ko darīt, tad tu mācies arī nopelnīt naudu. Ne, un vēl jau ir tas, ja ir tas atbalsts arī kaut kur dabū no malas, kad viņš tomēr nekrīt atpakaļ tajā bedrē, no kurienes viņi ceļ ārā, jo tad viņš sasniedz. Nu, ir cerības, ka viņš var kaut ko sasniegt, ka viņš var, ka viņam ir, ka viņam nopērk, viņam bišķi palīdz, jo nav jau, pie kā viņš griezīsies. Tomēr mēs visi, varbūt ne visi, bet jāmāk atšķirt šie bērni no pārējiem. Šeit bērni ir ar traumām, gan fiziskām, gan morālām, gan veselības traumām. Un ja mēs viņus gribam atgriezt normāli dzīvē, tad tomēr viņiem šās aktivitātes ir jādod. Jo viņš bez aktivitātes, viņš neredz, ka dzīvē arī kaut kas vēl ir, ka nav tikai tas, kas kādreiz ir bijis tenī viņa pirmajā dzīvē. Jāpanāk pretīm, lai mēs no viņiem izveidotu mūsu sabiedrības, tomēr viņš būs mūsu sabiedrības, mūsu genofons, teiksim, jā, tāds. Kad, lai mēs to tomēr attīstītu, lai viņa prasmi šeit atrastu, ko viņš māk, ko viņš var, tad tomēr tur ir jāiegulda. Vecāks jau to no bērnības zina, kur mēs varbūt tās varam tam bērnam ko iedot, ko mēs mākam, ko mēs nemākam. Šeit mums tomēr tas vēl ir jātaustās. Teiksim tā, bez naudas arī neattīstīsimies. Mums bērni nāk no dažādām ģimenēm, un viņiem citam vairāk varbūt tās ir vajadzīgs. Viņš varbūt grib mācīties, bet viņam ir varbūt tās grūtības ar kaut kādu priekšmetu vai nekur, kas viņam ir jāpalīdz. Lai viņš progresētu tādā vai savādākā veidā, bet šiem bērniem tomēr ir ļoti daudz medicīniskā lieta, kas viņiem ir jāpalīdz. Un līdz ar to, kad mēs palīdzam šiem bērniem medicīniski, mums arī tad jāpalīdz tātad viņam vajadzīgi ir arī pedagoģiski papildus palīdzība. Nu jā, un ja ir tie līdzekļi medicīnai, jo tagad arī kaut vai pie atsārstējot, it kā medicīna mums ir pa brīvu, bet ja tu netiec tai pierakstā, tev 7 lati, tas tomēr ir daudz. Un tas nav ģimenei viens bērniņš. Vai arī, ja visi bērni iet skolā un mācās, ir taču ekskursijas, ir visādi klases vakar, un ja tu nav tās palīdzības no malas, ko tu nevari izrēķināt, cik tu vari dot, tad viņš tiek atdalīts. Un tur parasti ir jāskatās, lai tomēr, jo tur kopā ejot ar pārējiem bērniem, braucot ekskursijās vai pieredzes apmaiņās, viņš redz. Un ja tā kā mūsu ģimene arī vēl sporto, diezgan daudz vajag. Ir jāpadomā. Sacensības, tāpat kabatas naudiņu vēl. Un tie paši mācības līdzekļi jau arī ir bieži, kur saka, nav tas jānopērk tā grāmata, bet šiem bērniem ir tomēr jāpērk, jo viņiem ar to vien, ko stundās izstāstīs, nepietiks. Viņiem ir jāstrādā mājās arī. Un ja tā grāmata nebūs, vai tas darba burtnics, tad tur nekas nesanāks. Katrs izbrauciens, katrs sporta aktivitāte, ja mēs kaut kur aizbraucam, mēs taču paši visi zinām, cik tas viss maksā. 5 lati tā ēšanai, tas praktiski, tā vien ir tai dienai, bet kaut gan viņiem ir 3 reizes mazāk no budžeta, pieņemsim. Ja? Un tad mums ir diezgan jāizvērtē, vai mēs varam laist bērnu 1 vai 2 uz sacensībām, jo tas budžets nav tik liels, lai mēs aktīvi nodarbotos tagad visi, piemēram, ar sportu. Un ja tu esi kaut ko sasniedzis sportā, tātad tev, ja tu brauc uz kaut kādiem mačiem, tātad tev vajadzīgi arī pienācīgi apģērbs ir. Un tas viss maksā, apavi, viss savācās tā. Un muzikas skola, nekas nav pa brīvu, tāpat visi instrumenti, arī braucieni, nometnes viņiem tādi. Labi, nometnes vairāk vai mazāk ir atmaksātas, vai ne?
Bet tāpatās viss apģērbs, visi tautas tērpi, viss tas ir jāpērk. Katrā ģimenē ir no 5 līdz 6 bērni. Ja mēs profesionāli pieejam visai tai lietai un profesionāli apstrādājam šo naudu, tad mēs varam garantēt, ka šie bērni būs sabiedrībai derīgi. Ja mēs varam iet mierīgi pa ielu garām ar viņiem, vai ne, ka tur nebūs, tev tur neuzbruks vai ne, un nenoņems pensiju. Bet mēs audzinām adekvātus sabiedrības locekļus.